Diemžēl viņš arī lielākoties gadījumos ir šis galvenais izplatītājs. Jo, pirmkārt, viņš var izplatīt to ar saviem apaviem, ar kaut kādu aprīkojumu, vienalga ar cūku kopšanas inventāru vai ar kaut ko citu, ieejot teritorijā. Bet tas vairāk attiecās tieši uz šo skarto fermu, skarto dzīvnieku novietni un kontaktu ar dzīvniekiem. Un kaut kādu aprīkojumu, varbūt kūtsmēsliem un citām lietām. Vīruss sasaldētā gaļā saglabājās vairākus gadus, un pat varbūt vēl ilgāk. Termiski apstrādājot, viņš iet bojā virs 70 grādiem dažās sekundēs. Varbūtība, ka viņš nonāks jūsu šķīvī, ja jūs pērkat legālās, licencētās, teiksim, vietās gaļas produkts, tad ir līdzinās nulē šī varbūtība. Taču, ja jūs pērkat gaļu no rokām, kas tiek vēsti, varbūt, ka zinat, ka viņi tiek vēsti no Krievijas, Baltkrievijas pierobežas, šobrīd tā varbūtība varētu būt diezgan liela.